uzņēmēja mentalitātē tas ir pilnīgi diena pret nakti būt strādājošam darbiniekam un būt uzņēmējam. Ko jūs darīsiet, kad jums rīt nobloķēs Instagram? Halo, kur ir tavi klienti, kur tava nauda paliek vispār? Kā tu sazināsies ar saviem klientiem? Kā jūs varat paļauties uz vienu kanālu? Es to nekad nesapratīšu. Nu labi, man ir vēl Facebooks. Tā ir tā pati meta. Sievietēm gribās tur tiešām sagaidīt savas dienas, bet tā nav, kad gaidīs savu stāvokli un tā nav uzņēmējdarbība. Kas ir tā mērķa autorija? Sievietes vecumā no 18 līdz 99 gadi. Bet es esmu fotogrāfs Rīgā un ārpus Rīgas neizbrauc. Ok. Čau, Maija! Čau! Ļoti priecājos tevi uzņemt no tālās Liepājas. Milzīgi tev paldies, ka tu atbrauc vispār. Es nezinu, priekš manis tas ir vesels brauciens un pagodinājums, ka tu atbrauc uz šo sarunu. Tā kā paldies tev par to. Bet, Maija, pirms es stāstu par tevi, lūdzu, tu pastāsti par sevi. Kas ir Maija Līna Buce? Ko viņa dara? Kā izskatās Maijas ikdiena? Tātad es esmu Maija, un es esmu mindset coach, un es strādāju ar sievietēm, uzņēmējām, solo uzņēmējām, vadītājām, tām, kuras grib sasniegt vairāk. Palīdzu palielināt gan ienākums, gan vispār palīdzu kopumā, lai var piedzīvot garšīgāk. Jā. Kā tev liekas, tu ikdienā tātad tava tā standarta sieviete, ko tu sēdies, ir jau uzņēmē, tātad viņi jau kaut ko dara. Un nereti sievietēm tas ceļš dzimst, manuprāt, netīšām. Tā uzņēmēja darbība, kaut kāds tas pašnodarbinātās status, mēs nereti netīšām līdz tam tiekam. Vai tu piekritīsi, ka ir tā, ka mēs tā kā daram, un tad mēs netīšām arī atopamies kaut kādos tādos zemākos punktos, kur mēs vienkārši nesaprotam, kā mēs līdz šodienai tikām? Kas ir šis emocionālais stāvoklis, kas tam visam nāk līdzi? Es gribu dzirdēt vairāk tieši šo perspektīvu no tevis, jo es esmu tāds, ļoti melns un balts cilvēks. Es emocijas slēdzu ārā, un tam man ļoti patīk, ka tu esi absolūts pretstats man. Un tu palīdzi sadzirdēt tās emocijas, es palīdzu sadzirdēt faktus un ciparus. Es gribu padalīties, lūdzu, par šo, kā izstāstā uzņēmēja, ko viņa sajūt, ko viņa nesajūt, kad viņai būtu jāvēršās pie tevis? Tad tu domā par to, ka ir process, ir attīstība, un tad ir pēkšņi šis mirklis, kad tu saproti, ka kaut kas nav, kad ir vajadzīgi kaut kāds atbalsts, atrisinājums. Jā, tad tas būtiskākais, es teiktu, ir tas, ka tieši tā ir tāds kas notiek? Ka nenotiek vairs tās lietas, tas, kas ir strādājis, vairs nestrādā. Ir no sērijas, kad pa vecam vairs neder, un pa jaunam vēl nezina kā. Un tad ir tas, kā atrast to jauno veidu, kā būt. Un tās sajūtas, viņas ir visādas. Viens ir tas, kad arī bieži vien arī tas emocionāli, tu saproti, kaut kas vairs nav, kad nepatīk vairs kaut kas. Un otrs jau ir arī tādi rādītāji uzņēmējdarbībā, tās pašas finanses, tie paši klienti. Un pēdējā laikā es ļoti saskaros ar to, ka tāds būtisks rādītājs ir, kad klients saprot, ka viņiem vairs nerezonē ar esošiem klientiem. Viņi saprot, ka viņas grib tādu level up, ka tādu next level, tādu klientu līmeni strādāt. Un tad ir tas, kā tikt, jo līdz šodien ir skaidrs, kā ir tikts. Tie instrumenti, kas līdz šim strādāja, viņi strādāja, bija superīgi. Bet no šī mirkļa gribas savādāk. Un tad kāds ir tas savādāk? Tad tas ir tas process, ko mēs darām coachingā sesijās kopā. Kad es šķiet, kā atšķirās tāds varbūt standarta biznesa mentors, piemēram, es tur esmu sociālā tīkla mentors, jā, arī uzņēmē darbība, bet tu esi tieši tāds... Jā, pārliecība, pašizaugsme, šī jauno līmeņu atklāšana ne tikai cipariski, bet sevi. Kas ir tā lielākā starpība? Kāpēc kādam super dara tas, ko es daru, un kādam absolūti nedara, ko es daru, un vajag tieši tevi? Kas ir tāda lielākā atšķirība starp mums, kā tev liekas? Es teiktu tas, ka ir cilvēki, kuriem ir svarīgi tajā procesā tās sajūtas arī. Es nesaku, ka tev nav svarīgas sajūtas. Man ir cits sajūtas svarīgas procesā. Jā, ne? Un tev ir vairāk tādi tie cipari, tie rādītāji darīt, un ir tie cilvēki, kuriem tas tā nestrādā, jo esmu saskārusies ar klientiem, kuriem tieši tā ir bijis, kad viņi aiziet arī pie mentora, kur tiešām ir darīt, bet viņiem vajag pājust tādu maigāku to pieeju. Līdz ar to, jā, tā es teiktu atšķirība, kur ir tīri tādi pēc faktiem, un tad vēl ir tā neredzamā daļa, kas ir tās sajūtas, emocijas, pabūt, jā, kad, kas tur apakšā slēpjas zem tiem cipariem par tām pārliecībām, bailēm un tā tālāk. Bet kā tev šķiet,
tikai sievietēm tā ir, vai arī vīriešu uzņēmēji tomēr kaut kur saskarās ar šīm te nepārliecībām, kaut kādiem tarakāniem galvā, kaut kādiem sev aizliegumiem, aizspriedumiem. Jā, jo daudz mēs runājam par to, ka sievietes ir jākaučo, un tad rodās, man liekas, tā stigma, ka sievietes ir ārkārtīgi emocionāls, un kad mēs neesam uzņēmējs, mums vajag tikai pakaučoties un būt mīļām vienām pret otru. Bet kā tev liekas, kā ar vīriešiem? Vai viņi arī iet cauri tādām pašām lietām? Es domāju, ka noteikti, bet tas ir vienīgi atkarīgs no tā, vai viņi tik ļoti to parāda, vai viņi par to tik ļoti runā. Jo sieviešu pasaulē, vispār šodien mūsdienu pasaulē, jā, par to runā, jā, ka sievietes tur iet kaučoties, iet tur pēc terapeitiem un vēl neskur. Bet par vīriešiem tas tā mazāk tiek runāts. Bet es domāju, tas pilnīgi noteikti ir, jo cilvēks, pēc dabas jau mēs esam tas pats cilvēks, ar tām pašām pārliecībām, ar tām pašām bailēm, kā absolūti tas abās pusēs strādā. Man liekas, jā, tas droši vien, ja mēs ieslīgstam tādās traumu meklēšanās, tas droši vien nāk standartā atkal skatījums uz dzīvi. Vīrietim ir jābūt tādam un šitādam, viņš nedrīkst būt emocionāls, jā, un emocijas ir vājuma izpausme. Jā, bet tas atkal bišķi jau cits virziens. Bet jā, es vienkārši gribēju šo te akcentēt, ka es arī ticu, ka vīrieši visbiežāk pat iet cauri vēl trakākām lietām galvā nekā iet sievietes. Īpaši pirms kaut kādām izaugsmas lēcieniem, es domāju, ka vīriešiem nav vieglāk. Labi, Maija, atgriežamies pie tevis. Kā tu nonāci šajā? Kā tu tiki līdz coachingam? Ko tu darīji pirms tu to izmācījies, pirms to sāki strādāt? Jā, kā tu atradi šo aicinājumu? Jā, redz, kā es pati, un es esmu tas sajūtu cilvēks, loģiski, kad es ar to arī strādāju, vai ne? Un es sāku ar to, kad es vispār strādāju algotā darbā, kur es biju forši, un tad bija tas viens mirklis, vērtības, vienkārši sapratu, ka ļoti mainās manas vērtības, jo pirms tam man bija tāda stabilitāte, polisītes un tur alga X dienā. Un tad es sapratu, ka nē, kad man ir pa šauru, kad man prasās to vērienu, man prasās to brīvību, to vērienu, ka es pati nosaku savu darba laiku, es pati zinu un nosaku, ar ko es gribu strādāt. Un tad tādā procesā, kur man nāca coach palīgā, līdz ar to dabīgi tas ceļš tā izveidojās, ka es sapratu, ka es pati gribu būt tas coach, kurš atbalsta citus, kurš palīdz citiem virzīties uz priekšu, lai piedzīvotu atbilstoši tā, kā katrs vēlas. Jo un te ir tas, ko tu pieminēji, vai ir par vīriešiem un vai ir šie šķēršļi. Skaidrs, ka man bija šis, tā teikt, saucamais tas gaps, kaut kādas bailes un tās pārliecības, lai tiktu līdz tam savam, kā es gribu darīt. Un tad tur bija tas coacha atbalsts, palīdzība, ka es nokļuvu līdz šodienai. Un līdz ar to no tā arī esmu šodien šeit un daru to, ko es daru. Jā. Ko tu ieteiktu tādai uzņēmējai, jo Latvijā šobrīd es ticu, ka ir ļoti daudzas sievietes, vīrieši, kuriem iekšā kņut, ka tas, ko viņi šodien dara, nav līdz galam varbūt tas, ko viņi gribētu. Kad iespējams viņi jau sāka savu hobiju, viņiem liekas, pats, šis varētu aiziet, bet ir tās polises, bet ir tā drošība, ir tā garantētā alga, lai gan nekas nav garantēts, pilnīgi nekas, jā. Ko tu no tāda coacha skatu punktu un no savas pieredzes, kam tu pat izgāji, ko tu varētu ieteikt šādam cilvēkam? Vai tā kā visu mēs metam malā, jā, raksti atlūgumu un skrien tajā hobijā, vai tomēr tā kā viņam izdzīvot šo sajūtu un kā viņam tiešām, es teiktu tāpat jēgpilni un droši un pārliecinoši veido šīs izmaiņas vai neveidot? Es izdarīju tā, kad es uzrakstīju atlūgumu, labi, man tas prasīja laiku saņemties, bet bez Cik laiku man interesē? Es sāku par to domāt, man liekas, kādus 9 mēnešus ātrāk es sāku domāt. Jā, tad es devu pirmo reizi atlūgumu, bet es nebiju gatava, jo man atrunāja. Tātad es nebiju gatava. Un tad es sapratu, kad ir decembris, vairs es par to negribu domāt. Ar jauno gadu es gribu domāt citus izaicinājumus risināt. Un līdz ar to, jā, man tas bija tāds ilgāks periods, un es noteikti neiesaku darīt tā, ka tu hopcis ej prom no darba, lai gan tieši tā, man tas bija tā kā pārdomāts lēmums, bet bez tāda plāna B. Es tā neieteiktu darīt. Tas tomēr satricina, ja tu esi tāds sajūta cilvēks, tas satricina tavu iekšējo pasauli. Bet noteikti tas, kas ir pat pierādīts un rekomendēts, kad darīt to pakāpeniski tam savam darbam, pakāpeniski soli pa solim, un tad tas arī rada tev to pārliecību, tev ir gan tā drošība, un tu soli pa solim to dari. Un tas jau arī par visu, ko mēs tā kā cenšamies uzsākt jaunu. Varbūt tev, Elīna, tas savādāk strādā, tu izlem ej un uz priekšu. Es domāju, par tiem 9 mēnešiem tā bišķi atklāt acis, ka tik ilgi var domāt kaut ko visā. Jā, tas bija tas, es gribu teikt, vecums vai briedums, kad es tik ilgi domāju. Šobrīd tas notiek pilnīgi savādāk.
Jo šis iespējams bija arī tāds viens drosmīgāks lēmums manā dzīvē. Un tad kopš tā man liekas, tie ir vienkārši lēmumi. Katrs lēmums ir vienkārši lēmums. Un, jā, kur palika jautājums? Es aizmirsu, kurš bija jautājums. Kā tu ieteikti cilvēkam? Tu saki, ka tā bez plāna B nekancelējam darbu. Un tad uzrakstīja atlūgumu, un decembrī saprati, ka jāiet prom. Saudzīgāk. Noteikti darīt saudzīgāk, paralēli. Tu noteikti vari izdarīt paralēli, jo bieži vien, kā parasti ir, ja mēs kaut ko gribam darīt, tad mums par to deg acis. Mēs esam gatavi to darīt stundām, vakaros, naktīs, un līdz ar to darot to paralēli. Un tāpat arī runāt ar vadību. Vienmēr vadība ir atvērta. Varbūt dabūt jau piekdienas brīvs, sākt tā kā pa darbdienai, varbūt pusdienai strādāt pusslodzē, un tad, kad tu esi gatavs, vienkārši fully ieteikt savā hobijā. Jā, jo es teiktu tā, uzņēmējdarbībā un freelancer status ir ļoti krūts. Man ļoti patīk. Es esmu, principā, visu dzīvi nodzīvojis tā. Mans pirmais un vienīgais priekšnieks ir bijis manikīra meistara manikīna salonā vadītāja. Viņa man izaudzināja, es teiktu tā tieši darbā, 16 gados tur iestājos, 21 noslēdzu šīs attiecības. Ir baigi forši. Bet es uzskatu, ka mēs ļoti glamorificējam šo. Ka sociālos tīklos ļoti glamorificē, kā ir būt uzņēmējam, kā ir uzņemties pa savam, jo mēs izliekam tās skaistās pusdienas, kur mēs varam aiziet savu brīvajā laikā, mēs izliekam ceļojumu, ar tekstu varu strādāt no jebkuras vietas, bet realitātē tādam standarta cilvēkam, tas ir ļaunākais murgs, ka viņam būtu atvaļinājumā jāstrādā. Lai viņš kaut ko tādu gribētu darīt, ja viņš šobrīd var aizbraukt no sava ofisa darba atvaļinājumā, un viņam neviens nezvanīs, un viņam neviens neko neprasīs. Un tad mēs te beigās stāstam, mēs esam uzņēmēji un varam strādāt no jebkuras vietas, pat kad bērni būtu jāpieskat. Kāda tas uzrunās, bet kāda atkal nē. Bet par ko es gribu teikt, to, ka es stipri uzskatu un pārstāv par to, ka forši, kad mēs atrodam to hobiju, ka mēs tā kā gribētu to attīstīt vairāk, bet man patīk, ka tu pieminēji, pamēģini paralēli. Tā kā dabūt tās piekdienas brīvas un iztestē, kā būtu pilnu dienu būt uzņēmējam. Jo uz pilnu darbu mēs ejam 8 stundas dienā. Momentā, kad viss ir uz mūsu pleciem, nereti tās paliek par 2 stundām dienā. Tad mārketings ir pa sarežģītu, tad man nav iedvesma uzfilmēt rīliņu, tad man ir šis, un tad man ir vēl kaut kas, un grāmatvedība vispār nav priekš manis, un tā kā, kad daudzi dalās, un droši vien, kad arī no mana satura varbūt kāds paņem, kad būtu uzņēmējumi baigi forši, bet es stipri pastāvu par to, ka nav, un tas ir ritīgi jāgrib, un tur ir jābūt, es neteikšu, ka disciplīnai, jo es neesmu disciplinēts cilvēks. Man vienkārši ļoti daudz ko gribās. Man tā kā ļoti daudz mērķu, ko man gribas sasniegt, man gribas kaut ko nopirkt, man gribas aizbraukt, man gribas šito izdarīt, man gribas būt uz tā žurnāla vāka. Tā nav disciplīna, tas ir vienkārši, man gribas to sasniegt. Bet tāpēc es sadzirdēju, man liekas, pamēģinu paralēli. Pamēģinu paralēli, jo vienkārši visu mest malā, un tagad es būšu pats sev priekšnieks, un realitātē tas nav viegli. Es tev piekrītu. Tas nav viegli. Ļoti daudziem tiešām ir vieglāk funkcionēt, ka viņiem pasaka, ko darīt. Un tas ir normāli. Un tas ir normāli. Un varbūt tev tas hobijs ir jāatrod tā kā vietā, kur tev atkal kāds pateiks, ko darīt. Kur tu tā kā esi pa savam. Naudu nedala ar priekšnieku, bet tāpat klients ir tas, tā teikt, noteicējs. Jā. Kā tev pašai bija šī maiņa no pilna laika office, visticamāk, uz pilna laika māja domā pati par sevi? Kā tu izdzīvoji šo? Kā tev gāja? Bija diezgan izaicinoši, būšu godīgi. Jā, man vienmēr ir bijusi īstenībā tāda disciplīna uz, piemēram, rūpēm par sevi, tur rīta rituālu, sportu. Ar to man vispār nav problēmas. Bet tiklīdz tā uzņēmēja mentalitāte, tas ir pilnīgi diena pret nakti būt strādājošam darbiniekam un būt uzņēmējam. Tiešām, kur tev ir jātīsta visas tās savas spējas, gan tā lēmumu pieņemšanas ātrums, gan tas pats tieši tā mārketings, sociālie tīkli, visas grāmatvedības, visu to menedžēt. Tur, kur tu biji vienkārši siltā vietā, kur tev visu iedod, izdara, samaksā naudu, un tev vienkārši visu pašam to organizēt. Man tas paprasīja diezgan lielu laiku, arī patiesībā es teiktu, es teiktu gadu vispār, kamēr es atradu, ko es arī darīšu, jo par coachingu arī man tas neatnāca uzreiz, ka es to darīšu. Man pēc kādi 3 mēnešiem tas atnāca, ka es to darīšu.
Jo man nebija plāna, ka es aizgāju no darba. Tas plāns bija vienkārši padzīvot kā bezdarbniekam, atpūsties un galvenais neiet uz to ofisu. Skaidrs. Jā, neiet atpakaļ uz to darbu. Un es saprotu arī to, ka es pat negribu atpakaļ tādā rāmī būt. Bet kā būt uzņēmēji, man bija nulle vienkārši zināšanu. Es gāju tāpēc uz visādiem mentoringiem, gāju uz uzņēmēju tikšanām, lai redzētu, sajustu jau. Bet man tas prasīja laiku. Redz, es esmu tas sajūta cilvēks joprojām un caur sevi laidu visu. Bet rekurs šodien es beidzot varu to arī atzīt. Ok, tagad ir kāds gads un 6 jau, pusotrs gads. Un tādu pēdējo pusgadu es varu teikt, ka esmu kā uzņēmēja, kas arī domā, kur man šodien nav garstāvoklis. Arī agrāk man tā bija, kad, taču es sagaidīšu, bet šobrīd es redzu, strādājot gan ar saviem klientiem, gan ar tādā tuvākā lokā uzņēmēju, kad šis tik ļoti dominē joprojām. Bet tur tas vēl, tā ir vēl, kā es saku, vēl nav tāda uzņēmēja identitāte līdz galam, kad nav tāda pārliecība, ka, hei, jā, esmu uzņēmēji, jo tiklīdz es esmu uzņēmējs, man patīk, ka tu teici, ka tev tā nav disciplīna, bet ka tev tas ir tas izsalkums, tā kāri gribēt vairāk, sasniegt vairāk. Man laikam tā gan ir disciplīna, un man ir tas kombo strādā, bet kad sākumā, kad tu esi uzņēmējs un kad tev nav izstrādāti tie, vai tu vēl neesi drīzāk uzņēmējs, tev vēl nav izstrādāti tas, kā jādara, kas, tad ir jābūt tai disciplīnai, vienkārši tu dari. Tu negaidi, ok, sievietēm gribās tur tiešām sagaidīt, varbūt citām sievietēm, es nesaku, ka visām savas dienas, bet tā nav, kad tu gaidīsi savu stāvokli, un tā nav uzņēmējdarbība. Tas ir tas hobijs, kur tu gaidi tās savas foršās dienas, kad tu varēsi nofilmēt, kad tu varēsi ieplānot, un vēl sazini, kas tad tur aiziet pa grīsti, tā teikt, kad vēl ģimene un dzīve notiek. Kad tik līdz uzņēmēju mentalitātei man tas paprasīja laiku, bet šodien es te esmu un es redzu, kur esmu bijusi tagad pēc saviem klientiem arī un pēc cilvēkiem apkārt. Bet tas noteikti paprasa kapacitāti un resursus. Paldies. Ļoti labi. Punkts. Tev patīk. Punkts uz šo, jo tā ir. Un kamēr tu runāji, man pašai ienāca prātā vairākas uzņēmējas, kuras es zinu, ka viņas maļās uz riņķi vienā un tajā pašā. Un tiešām dažreiz liekas, hei, tu tiešām vajag pamatdarbu, un šito lietu krutu var darīt kā papildus lietu. Atrodu foršu pamatdarbu, par ko tev deg sirds, kur tu vari pilnveidoties, kur tu vari... Jo vispār par sievietēm ar saka, droši vien, ka vīriešiem ar tā ir. Bet par sievietēm saka, mums vajag vienu vietu, kur tā kā... Kas ir tā nopietnā vieta? Es runāju ar grāmatvedējiem un juristiem, kuras pēkšņi aiziet vienkārši pilnīgi citos ceļos. Un es zinu vienu juristi, kura kļuva par astroloģiju. Tā kā, ka sievietēm mums vajag tā kā to smago artilēriju, un tad mums vajag mazliet to radošo izpausmu. Katram tas izstāsta citādāk, ja? Man pieņemsim, varbūt smagā artilērija ir uzņēmuma vadīšana, un man šī te radošā izpausme ir nākt visiem parunāties, pafilmēties, uztaisīt pasākumiņus un tādas lietas darīt. Un tas tiešām tā ir, kad tajā momentā, kad tu kļūst atbildīgs pats par sevi, tur ir jāstrāk, tur būs viss. Tur neviens tev naudu neskaitīs tikai tāpēc, ka tu ieradies, tikai tāpēc, ka tu šo video nofilmēji. Ja? Tas ir reāli darbs, kas ir vēl smagāks par jebkuru citu darbu. Labi, nē, es neataisnošu jebkuru citu darbu, bet vienkārši tajā ziņā, kad viss ir uz tevi. Es teiktu tā, smagāks ir atbildības līmenis. Visticamāk, smagāks ir atbildības līmenis, kamēr tu esi viens ir forši, ja? Kamēr tev nav ne bērna, ne vīrs vai sieva, ir labi, tu vēl tur viens var kārpīties, bet ja tev bērns mājās gaida, varbūt vēl 2 un 3, tev ir vairāk bērnu, man liekas, jā? 2 tev ir, jā? Tieši tā, vīrs ir labi, super, bet, vajadzētu tā kā 2 cilvēkus šajā vienādojumā, lai mums viss funkcionētu, jo zinu, ka jūs tur attīstat arī paralēli kaut kādas lietas ar dzīvokļiem un citas biznesa puses. Un tad ir tas, jā, kad es vienkārši arī vienu brīdi biju pašā sākumā tajā posmā, kad kaut kā jāsājies. Man bija 150 eiro klients uz mēnesi. Es biju pēdējos grūtniecības mēnešos un vienkārši ar ļoti stipru pārliecību kaut kā jāsājies. Un es ļoti labi atceros, kā man māsa man prasa, Elīna, tev nav tā kā bail? Es saku, kā? Viņa saka, tev nav oficiāls dekrets. Tev nav klientu. Tev tūlīt dzims bērns. Viņa saka, tev nav bail? Es saku, nē. Es pat neiedomājos tajās kategorijās. Es vienkārši šis ir attīstības posms, tas ir normāli, ka šobrīd ir tāda pārēja, kas bija tikko aizgājis no tā manikīra darba. Nē, tam tā būtu jābūt, jā, bet atkal tas ir mindsetā. Tā kā kādam tā ir paralīze, stress un hauss, un vienkārši tu sastingsti.
Un tad es mestu, kurš ir dzīves krīzes menedžers. Man liekas, šī ir mana tā kā naturālā darba zona. Vienkārši te pa 150 eiro mēnesī kaut ko kārpīties un darīt. Tā kā jā, bet tev būdams tu kā coach, to var uztrenēt. Absolut. Šo te domāšanu, šo pārliecību no tā stresa. Cik ilgi parasti tas tā ir? Vai kas ir tās varbūt galvenās lietas, pie kā jūs strādājat, lai aizvestu uzņēmēju no šī te ārprāta, kas notiek līdz reālai, stabilai psihei, stabilai domāšanai, pārliecībai un uzņēmējdarbībai? Zini kā, jā, tas noteikti nav tāds vienas dienas darbs. Es strādāju ar klientiem ilgtermiņā, sākot no 3 mēnešiem, un tajos 3 mēnešos var, bet skaidrs, ka tā ir praktizēšana, kā ar visu. Tu vienkārši praktizē un nostiprini, kā es saku, tu vāc plusiņus, ja iepriekš tev ir bijusi tā reakcija, kur tiešām krīzē visu laiku būt panikā un meklēt kaut kādas risinājumus, tad, ja to stāvokli varbūt var nosaukt par tādu mīnus stāvokli, tad vienkārši tagad sāc vākt plusiņus katrā savā jaunajā epizodē, kur ir kaut kas līdzīgs, tu vienkārši maini to savu ierasto darbības modeli, to ierasto rīcību, un tā tu vāc tos plusiņus, un līdz tā kļūst par to tavu normu. Un tad ir tā norma, kā tu teici, ka tas tev bija normāls stāvoklis. Jo kaut vai šodien elementārs, te piemēram jau ir ikdienā, lai es tik līdz šejienai kavējās transports 20 minūtes, un man saplānots viss ir pa punktam, un es redzu, kad es sēžu, es saprotu, es neko nevaru izdarīt. Es meklēšu risinājumu, bet es šajā situācijā nevaru iespaidot. Mēs esam šosejas malā, kaut ko es varu darīt, bet es skatos no kā attīstās situācija. Un tāpat laikā es redzu, ka ir pāris, kurš vienkārši trako. Un tā jau ir, kur ir tie uzņēmēji, vai ne? Un to arī redz pēc tam tajā rezultātā pa dzīvi, arī uzņēmēju darbībā. Tas viss pēc tam atspogļojās. Un skaidrs, cik ilgi tu vari arī eksistēt tādā trauksmes nedrošības režīmā. Visticamāk, tā uzņēmēju darbība nav ilga, tu izdedz. Vai tu dzīvo tādā režīmā, un tev liekas, ka viss ir slikti. Pareizi ir uzņēmēji, kam viss ir forši, kam viss notiek, un tad ir, kam viss ir slikti. Bet uztrenēt to pilnīgi noteikti var. Un, jā, kā es saku, kad klients, kas atnāk pie manis uz 3 mēnešu sadarbību, viņas nekad vairs nav tādas, kādas viņas ir atnākušas. Tur mainās redzējums, pārliecības un darbībās, protams, rezultātos tas parādās neizbēgami. Ļoti labi. Es vienkārši klausos, un man kā mēdus, jo man ļoti patīk, ka mēs esam tik dažādas un tu stāsti par to, jo mēs esam parunājuši par to, kā es vadu šīs lietas un kā es redzu tās lietas. Bet tas ir, jā, šies te apstākļus saprast, loģiski arī es kaut ko jūtu. Nav tā, ka es esmu kaut kāds bezemocionāls cilvēks, jā, es arī jūtu, un arī tas stress ienāk, bet tas tiešām ir par to, kā tu kontrolē viņu. Un īpaši, man liekas, tajā momentā, kad vēl kāds cits tevi skatās, jā, jo tagad tu esi viena solo, tu vari stresot, baurot, aurot, sist sienas un tā tālāk. Bet, ja tu vēl esi atbildīgs vēl par kādu, tev kaut kādi pirmie darbinieki ir, tev ir jau komanda veidojas, kaut kādi pirmie deleģējumie procesi, varbūt tev klienti blakus telpā šobrīd atrodas, kamēr tas notiek, jā, kamēr tas ir spēja savākties, vienkārši spēja savākties, un tā ir ļoti svarīga spēja. Tā ir tā līderība. Tā ir līderība, tiešām, un spēja palikt neitrālam kaut kādās situācijās, spēja neieplūst savās emocijās un nedot viņām tā kā virsroku. Un arī, man liekas, tajā pēc tam, kā tu komunicē ar pasauli, tagad kaut kādas situācijas ir notikušas, vai visa pasaule tagad ir vainīga pie tā, ka tev bija slikta diena, slikts kaut kāds notikums, vai tomēr tu spēj to apzināties. Super, ejam tālāk. Coachi, jūs esat daudz. Teikšu, kā ir. Jūs esat daudz, katram kaut kāda sava tā niša nozare, viens tur mindsetu vairāk uzņēmējas, viens citus, viens tos un šitos. Es gribu parunāt tieši par tādu pozicionējumu. Par sociālajiem tīkliem, par pozicionējumu, jo tu mācies, tu esi forši mācījusies ne tikai par to, kā tev pašai kā speciālistam būt labākam, bet kā tevi arī pozicionēt, kā pārdot, kā reklamēties. Jūs esat daudzi. Kā atšķirties? Kā tev šķiet, kā veidot šo pozicionējumu, lai atšķirtos? Jā, un te ir tas tāds, es pasākšu arī nedaudz atpakaļ, jo, ka es mācījos coaching tieši pirms gada, aptuveni šajā pavasarī, man arī likās, tā Maija, tu esi izmācījusies to coaching, tev riktīgi patīk, ko tu darīsi tiešām. Un man likās, ka visiem taču Latvijā ir, tiešām tādi skaļākie vārdi, kas ir, man liekas, vai tad nepietiek, vēl vajag tās šaubas tajā uzņēmējdarbības ar tādā ceļā, tajā mācību ceļā. Un tad es sapratu, ka te, kur ir atrast to savu nišu un atrast to savu nišu, to jomu, jo redz, kā arī, vai ne, kur kādam patīk ar tevi, kurai ir vienkārši pat taisno ejam un daram, un kādam vajag bišķiņu lēnāk to tempu saprast, pajust. Un nevienmēr, jā, bet kad tās dažādās pieejas, un tāpēc
skaidrs, ka numur viens ir tas, ka tev saprast tiešām. Jo arī tajā skolas laikā, kur man bija vismaz 20 kolēģi, katram bija savu jomu. Viens ar jauniešiem, viens kā karjeras konsultants to coachingu veidot. Citam ir dzīves stila coachings. Nu tā, un tas tur jau varēja redzēt, kad saprast, kas ir tas tavs lauks. Un visbiežāk viņš ļoti sakrīt kaut kur ar to, kas ir par tevi, kaut kāda hobija līmenī, kur tu vari pieķert. Tāpat arī par sociālo mēdīju menedžeriem. Arī tur taču ir miljoniem tie cilvēki Latvijā. Bet, nofokusēties, saprast, kas ir tas tavs, tieši tas virziens, par ko tu kaifo. Jo arī man pagāja laiks, līdz es sapratu, šobrīd es skaidri kādus pēdējos 3 mēnešus saku, kad es strādāju ar uzņēmējiem. Nevis, jo pirms tam arī man bija, es strādāju ar sievietēm, un tas diapazons ir super plašs ar sievietēm. Mana mīļākā tēma. Mana absolūti mīļākā tēma. Kas ir tā mērķa auditorija? Sievietes vecumā no 18 līdz 99 gadi. Bet es esmu fotogrāfs Rīgā un ārpus Rīgas neizbrauc. Ok. Un vispār es fotografēju tikai tur bez mazai jaundzimušos un pāris. Ok, tad varbūt tā kā nonišējamies. Jo vispār par nišām runājot, viņas tev uzpeldēja, tad tā kā sāk runāt, nekas vairs nav niša. Tu esi personība, tu esi pats sava niša, jā. Tā nav. Tā kā tam pozicionējumam ir jābūt. Cilvēkam ir jāsaprot, ko viņš no tevis var dabūt, un vai tieši tas, kas ir viņš, vai viņš tieši to dabūs no tevis, jā, vai viņam ir jāiet citur. Es nezinu, to paši iedomājies, Roberts mums filmē, viņš taisa podcastu, vai es viņam tagad varu prasīt tur, nezinu, kaut kādas mašīnas filmēt, tur jaundzimušos un tā. Droši vien ne, viņš, zinot viņu, viņš pateikt, jā? Vai mēs abi būtu priecīgi? Man neliekās. Tā kā, jā, mēs varam visiem izdabāt un būt par visiem, un tieši tā. Un kamēr tu neesi savu nodefinējis, tu būsi visiem par visu, tad tu būsi nelaimīgs, tas klients būs nelaimīgs, jo jūs vienkārši tur muļāsieties, un tu sapratīsi, man šitas nepatīk. Es ar šito nevaru pastrādāt, šī nav man specialitātes un ģeneralitātes zona. Tāpēc tas ir ļoti, ļoti forši, bet tu forši pacēli šo te, kad bija sajūtas, likās, kad vai tad jau nepietiek, Latvijā tirgus pilns. Latvijā redzīt, kā ar visu esot tirgus pilns, jā, bet, kad tu meklē tos speciālistus, tu viņus nevari atrast. Bet tā te viss esot pārpildījis. Bet pieķeramies piltvārdim. Viņš ir visiem, viņš nepazūd, viņš būs. Bet kā ar viņu tu ieteiktu tik galā pašā sākumā? Tajā starta posmā, ka tu mācies, ka tu ej uz to savu karjeru, vienalga, tiešām, tu būsi videogrāfs, dizainers, vienalga. Sporta treners, tev būs piltvārds. Kas ir kaut kādi paškočinga elementi vai kaut kas, kā viņu apzināt un nomērdēt uz kādu laiciņu? Tas, ko es saku, pirmkārt, noteikti, bet redz, te ir saprast, kas kuram strādā. Es, ko darīju, es neskatījos, piemēram, saucamos konkurences. Es nesaucu par konkurentiem, es saku nozares kolēģi. Man tas vārds liekas tāds veselīgāks un daudz garšīgāks. Es distancējos no tā. Jo sākumā tiešām varbūt tev liekas, ka es tur labi nedaru to, man nesanāk tas, ka vienkārši fokus maksimāli uz sevi un tiešām kā es esmu arī identitātes coach, man tas virziens ir, kad vienmēr tiešām virzīties uz to, kur tu gribi būt pēc tiem 2, 3 gadiem, un tad paskatīties, hei, tas ir arī kā es ar sevi šobrīd arī runāju, un visu laiku pēdējo pusgadu, kad, hei, Maija, kur grib būt tur, ko viņa dara, vai viņa tiešām tagad salīdzinās, vai viņa tur kontrolē, labi, šis nav arī tāds mans vibes, ko es daru, kad ļoti kontrolēju nozares kolēģus tieši, kas varētu teikt, kad ir tieši tajā manā jomā strādā, bet fokus maksimāli uz sevi, skaidrs, kad bieži vien nejauši izkrīt kāds thread raksts, kur ir tieši par to tevi vai tavu jomu, par to tavu jomu, bet galvenokārt tas fokus uz sevi. Un kā to izdarīt? Kaut vai atsekot visiem kontiem, uzlikt klusumus, neskatīties uz to. Tas ir tas pirmais. Un par sevi. Kas man ir jāizdara? Kā es varu labāk? Kas man ir jāizdara, lai būtu foršāk? Par to sevi, jā. Es, kad sociālajos tīklos to mācu, jo mums gan ir jāiet tajā terminoloģijā kā konkurentu analīze, mēs viņus pāanalizēsim, paskatīsimies, kas notiek tirgu, bet tas, kā es to arī vienmēr saku, tavs konkurents nav un nebūs tavs nozars kolēģis, kurš tur ir jau 5 gadus, kurš tur ir varbūt 3 gadus, kamēr tu esi pirmo dienu.
Jūs neesat konkurenti. Viņš ir nogājis kaut kādu ceļu. Jā, tu viņu var paņemt kā piemēru, izanalizēt viņa soļus un saprast, kā es maksimāli ātri varu viņam pietuvoties. That's fine, to mēs varam darīt. Bet katru dienu uz tevi šaustīt, ka tu vēl neesi tur, ka tev vēl saturs neizskatās tā kā viņam, ka tev vēl it kā klienti nav tādi paši vai tik daudz. Jā. Atceramies, ka sociālajos tīklos iznāk skaistākā daļa. Visu var samākslot, jā, pilnīgi visu. Finanšu atskaites visu var samākslot, izņemot Lursaftā, jā, bet to, ko parāda Instagram storijos, visu var. Visas paciņu pakošanas un tā tālāk. Un to pat daudz iesaka, kā, taisi sev tā kā saturu parāda, ka tu strādā ar kādu, ka tu kādam kaut ko taisi, ka tu kādam kaut ko izsūtīji. Tā kā imitē darbību, lai cilvēkiem tā kā psiholoģiski rastos vēlme tev strādāt. Un tie visi ir tādi elementi, jā. Un vienkārši tiešām zoom out un pasties tā kā, kur patiesībā šodien esi tu? Kur tev ir jābūt, un vai tiešām tas, ka tu skaties uz to otru, kā viņš dara, aprunā viņu, nomelno viņu savā galvā, jā? Tā kā jau standartā tas tā patiesībā notiek, to mēs nevaram noliekt, ka mēs skatāmies uz to, ka meit labāk un sajās. Tu tāds. Kāpēc to tā ir, jā? Vienkārši slēdz ārā, vienkārši mutē slēdz ārā, ļoti forši pateici. Vēl parunāsim par sociālām tīkliem. Tu mācījies pie mums, mācījies tieši sociālo tīklu mārketingu un pateikšu tev komplimentu, ko es tev neesmu teikusi. Es tavu gala noslēguma darbu rādu kā piemēru. Ja tu nezināji, tavu izstrādāto stratēģiju man ļoti patika, viss noformējums, viss kā tu biji analizējis, bet man vairāk tāds tieši no tās puses, ko tev salika pa plauktiņiem šis kurs. Jo par sociālajiem tīkliem daudz un dikti. Ja, ir informācija pārēm. Viens saka tā darīt, otrs saka tā darīt. Viens saka 5 reizes dienā reels bliest, otrs saka vispār tikai bildīs publicē. Kas ir varbūt tās lielākais takeaways, ko tu sev paņēmi kā uzņēmēja, kā sevi pozicionēt, kā komunicēt tieši no šī kursa 2 mēnešu garumā? Atgriežoties pie tā sākuma, es ļoti bieži saņēmu Maija. Es skatījos no tavu piemēru, un pat nesen tagad kaut kad es dabūju šo feedback, man likās, cik forši, un tik ilgi noturēties. Latvija ir maza, un kā mūsu studenti aiziet apakaļ pie, kad acīm redzot, savstarpēji mums zinām cilvēki aiziet mācīties uz komputeru sen, cik ilgi. Es arī to paņemšu kā komplimentu. Jā, absolūti, jo es tieši domāju, tas ir tāds foršo cilvēku burbulis, ka tas ir tas savējo burbulis. Bet atgriežoties pie tā, ko es paņēmu, Kitija spēka štobe, čau Kitija, nenormāli forši par to, ka par to vienkāršo darīšanu un par to iedrošināšanu, nebūt tam perfektiem. It kā tik visur to skandini. Bet zin kā, ka tu esi divreiz nedēļā tu ar lektoru esi kopā ar to savu grupu, un kur apmainās vēl ar to pieredzi, redzējumu, kas ir pieredzēts, tu iegūst arī to drošību, to pārliecību, ka vienkārši daram, un tas rezultāts būs. Es teiktu, ka tas ir tāds pamats, jo tiklīdz varbūt tur noklausies kādu kursu, kaut ko paņem tādu ātro fiksu, tu tur tādu neiegūst to atgrieznisko saiti, bet tiklīdz tu esi to ilgāku laiku kopā ar kādu, tu saproti, ka, tu īpaši no pieredzējušāka speciālista, saproti, ka tas ir tas, vienkārši daram. Bet tas noteikti bija tāds foršs pamats un apziņa to, ka joprojām man derētu vēlreiz izsieties, pirms izmācīties. Tā ir tomēr sociālo tīklu lauciņš. Jā, kurš visu laiku rotē, bet tas pamats jau ir tas pats. Vienkārši darīt. Nevis gaidīt tās x dienas, kad mums būs labākais noskaņojums, kad es ieplānošu un tad tikai radīšu to saturu. Darīt. Un tad arī procesā tā pilnveidošana. Jā, es teiktu tas. Un par to, ka jābūt ir visur. To arī es ļoti uzsveru. Daudz vienmēr ar izplastām acīm, kādus 7 sociālo tīklu platformas, es knapi Instagramā funkcionēju. Draugi, mīļie, ko jūs darīsiet, kad jums rīt nobloķēs Instagram? Halo, kur ir tavi klienti, kur tava nauda paliek vispār? Kā tu sazināsies ar saviem klientiem? Kā jūs varat paļauties uz vienu kanālu? Es to nekad nesapratīšu. Labi, man ir vēl Facebooks. Tā ir tā pati meta. Kad nobruks meta, nobruks jūs vienīgie saziņas kanāli, kāds ir jūsu vispār tālākais plāns. Tāpēc jā, un daudzi šokā par to, un es tev vienmēr saku, bet ne jau visos 7, tu esi katru dienu. Katrs kanāls ir ar savu nozīmi, ar savu pieeju, ar savu publicēšanas biežumu, jā, ar savu auditoriju. Tā kā, tas atgriežoties pie plāniem. Tu saki, kad nepublicēsim, tad balsoties uz laikapstākļiem, un tā jau ir kursā, jūs saliekat plānu, un tad vienkārši nav variantu. Un man liekas, jums ir tā kā viss izdarīts, un tev vienkārši ir brutāli tas jāizdara. Un
tas, ko es gribētu salīdzināt, tas ir tas pats iemesls, kāpēc mēs ņemam tos mentors, kāpēc mēs ejam, jo tomēr ir pielāgots mums. Un jā, lai gan kurs nav tā, ka tas bija uzbūvēts tieši maijai, bet realitātē ar tiem jautājumiem, ar to tavu pieeju, tas lektors vienmēr iedziļinās. Jo mana problēma, ar ko es saskāros, kad es pirku šādus te kursus, viņi ir tik vispārnāti. Un mazums vēl vispār nopirkti Amerikā, angļu valodā, tātad Amerikas tirgumu paredzēti. Kur darbojās pilnīgi cits mārketings kā Latvijā. Un tad ir, un es cilvēks, kurš vada izglītības iestādi, kura mērķis ir aicināt cilvēkus mācīties kursus, es stipri pastāvu par to, ka lūdzu nemācies mācīšanās pēc. Mācies to, ko tev šodien vajag, un implementē to. Jo tikai tad ir kaut kāda vispār reakcija, kaut kāds rezultāts. Nevis no tā, ka mēs skrienam, uzsūcam informāciju. Man ļoti patika, ka Niks Jansons vienreiz teica, ka viņam pirmais gads uzņēmēja darbībā pagāja vienkārši kā informācijas narkomānam. Viņš tikai visu mācījās. Tikai tas podcasts, tikai vēl šito kursu, vēl tas. Viņš saka, bet darbība nebija necik. Tikai informācija. Un tas ir, un tur, man liekas, daudz jaunie uzņēmēji apstājās un iesprūst drīzāk vienkārši informācijas patēriņā. Bezmaksas maksas vienkārši patērēt un nepielietot. Tāpēc, jā, par to vienkārši darīt. Tādi mēs esam, jā, un uz to mēs mudināsim. Tas ir tas mūsu mērķis, lai tu izej ar gatavu. Viss tev ir gatavs, ej strādā. Tāpēc, forši, paldies tev par to. Visiem viesiem šo uzdošu arī tev. Saprotu, ka tavs arī pēdējais tāds pusotrs gads un pusgads ir tāds visaktīvākais tavs sevis izzināšanas un karjeras tāds lēciena laiks. Kas ir paredzēts maijai šogad? Kā tu redzi savu nākamo gadu? Kas ir kaut kādi tavi svarīgākie punkti, ko tu gribi izdarīt, panākt, sasniegt, kur tu gribi sevi redzēt? Nu, viens ir tas, kad izveido tādu skaidru sistēmu. Jo sistēma arī tāds plāns, kā es arī redzu tajā uzņēmējdarbībā šobrīd savādāk, kad parasti bija haotiski kaut ko, es gribu šitādu uztaisīt, kaut ko šitādu, bet izveidot tādu gada sistēmu, kuras esmu sākus veidot, kad man ir skaidrs, un arī maniem klientiem ir skaidrs, ko pie manis var dabūt un kā tas strādā. Tas tāds secīgums, nevis, un tas ir pilnīgi tas, ko tu gan minēji par to, kad izmācīties tikai kursikus un tad kaut kad izdomāt uz impulsu uzfilmēt saturu, uz impulsu uztaisīt kādu programmu, projektu, tad šis ir tas mans izveidot struktūru. Es viņu esmu sākus veidot, tad iziet to pilno ciklu un tad saprast, varbūt, kas ir jāpilnveido. Un tad tik uz priekšu to stabilizēt. Un, tas patiesībā, un no tā jau arī uzreiz izriet vispārējais, izriet arī ienākumi, plānotie tādi mērķi ienākumi un vispār arī komandu. Gribu veidot arī komandu un vairāk deliģēt, tas arī ir. Mīļākā lieta. One love deliģēšana. Bet tas nav viegli. Jā. Tas nav viegli. Tur ir citi tarakāni, pēc tam jārisina kā mikromanagementa tarakāni. Jā, tā ir. Super. Lielas tev paldies. Man bija ļoti vērtīgi. Es ticu, ka arī citiem vērtīgi, jo coachings, jā, lai gan kādam skarba mīlestība vajadzīgāka, bet kādam mīļāka mīlestība vajadzīgāka, bet coachings ir coachings, un es teiktu tā, ka nav ko pērties pašam pa sevi. Un tiešām es teiktu, ka tāpat ir tāda stipruma iezīme, ka tu meklē kādu, kurš var tev palīdzēt, kurš var tev izvilkt no tās bedres ārā, kurš var tev aizvest tur, kur tu gribi būt. Jo tev tas sloks nav jāuzliek ne savam vīram, ne savai sievai, ne savām draudzenēm, ne saviem draugiem, jo viņi tev nepalīdzēs tajā. Un es zinu, ka uzņēmēji mēdz par to sūdzēties, ka man neviens apkārt nesaprot, bet loģiski. Arī jāsaprot. Bet tieši tā. Tā kā es šo vienmēr saku, manas 3 labākās, fantastiskākās draudzenes pasaulē. Viņas visas 3 strādā ofisā. Jūs tiešām domājat, ka viņas saprot, ko es daru ikdienā? Nē. Vai viņas man atbalsta? Jā. Viss punkts. Tā kā es viņām nevaru iedot nekādas savas problēmas, jo viņas nespēs viņas atrisināt. Viņas liekas, tev šito nevajag, es izklausās par sarežģītu. Jā? Un tad aiziet pie savas mentors un viņam pasaka tā. Jā, es tiešām uzskatu, ka spēja iet pie kāda spēcīgāka, kurš var no malas uz tevi pastīties un iedot nākamo soļus. Tā ir tiešām tāda, arī spēcīguma izpausme, vienkārši tāda pārliecības izpausme, līderisma izpausme. Neviens liels, turīgs, veiksmīgs nav. Tu izdarīsi viens pats. Vienmēr ir kaut kāds atbalsta personas bijuši. Tā kā paldies tev, Maija, par sarunu. Bija liels prieks tev satikt. Un paldies jums, ka noklausījāties. Čau! Super, tā.